Piedošana. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir piedošana. Piedošana ir uzvaras zobens. Kad mēs piedodam tiem, kas grib mūs sāpināt, mēs viņiem atņemam spēju mums nodarīt ļaunu. Vēl vairāk, ja viņi atbild ar mīlestību, mēs apvienojam viņu spēku ar savējo un mūsu spēks dubultojas. Bet piedošanu nevajadzētu dot dēļ tās ietekmes uz citiem, bet gan brīvības dēļ, ko tā apstiprina mūsu sirdīs. Neļauj nevienam ārējam apstāklim noteikt tavu iekšējo laimi. Neesi apmierināts tik vien, kad cilvēks ir apmierināts. Esi apmierināts drīzāk, kad tu jūti Dieva apmierinātību savā sirdī. Tātad nolasīsim afirmāciju. Sākumā skaļi, tad klusāk un tad čukstus. Un visbeidzot, es lasīšu balsī, bet jūs atkārtojat tikai mentāli. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Un tātad mazliet klusāk. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Un tagad čukstus. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Viss, kas man... Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Un tātad atkārtojot tikai mentāli. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Viss, kas mani piemeklē, ir manam labumam. Es pieņemu visus pāri darījumus, ko saņemu, kā iespēju augt savā izpratnē. Un tātad kopā noskaitīsim lūkšanu. Dievs, cik bieži pārestības, ko esmu pacietis dzīvē, ir mani sāpinājušas. Stiprini manu mīlestības spēku, lai varu atdot visas lietas tev, mans mūžīgais draugs.